pārtika tas ir Jā. pirmā nepieciešamības prece. Ja? Kontroli par viņai kāds grib uzlikt, teiksim, kontroli. Jo ar pārtiku var vadīt cilvēkus. Pārtika kā ierocis. Pilnīgi pareizi. Super. Tāpēc, ka, teiksim, Lībijas karš, ja, tika izraisīts ar pārtikas deficītu. Tad pirms nemieri, ja, mākslīgi radīja nemierus. 12. gads laikam var kļūdīties. Ja? Tad pietrūka it kā pēkšņi pasaulē graudu trūkums, pēkšņi 3 gadu rezerves, esot visu apcirkni tukši apēst, Lībijai nav graudu, nav ko ēst, cilvēki iziet ārā, un viss Kadafi komunisms sabrūk vienā dienā, ja? Kadafi nogalina, ja? Karš, asinis, bēgļi, ja? Kaut gan tā bija pati, tādā ziņā, kā mēs vēlētos demokrātiskā valstī, kur cilvēki dzīvoja kā dzieras viestā vai zviestā, nu kā tur te teicieni dažādi ir, ja? Tātad viss cilvēkiem, ja, labvēlīgākā valsts, ja, bija, ja? Un viņi paši izjaut savām rokām, tāpēc, ka tur ir nafta, gāzi, ūdens, viss, ja? Un neviens karš, ja mēs pieķertos tādai smagai tēmai, ja? Neviens karš nav demokrātisks, vai kā teiksim, to amerikāņi grib pasniegt, mēs nesam demokrātiju pasaulē. Visi kari ir laupīšanas kari. Jautājums tikai kādu karogu un kādu lozungu tu iznāc ārā. Ja? Jo ienaidnieks vienmēr ir tas, kuram kaut kas ir un kuram tu kaut ko gribi atņemt. Ja? Nu, lūk. Un pārtika ir ierocis, pareizi tu teici, ja? Un tad viņi grib kontrolēt. Un otra lieta, ja mēs teiksim, varam ticēt, varam neticēt, ja? Bet lūk, visi šie stāsti par to, ka ir jāsamazina cilvēku skaits. Ja? Jāsamazina. Un tad, kontrolējot pārtiku un radot badu, to var samazināt. Ja? Tad būtībā visi tie zaļie kursi, globālā sasilšanas afēra, ja? CO2 afēra un tā tālāk, tas ir viss mērķiecīgi, lai samazinātu ražošanu, lai kontrolētu, ja? Lai kaut kādā veidā cilvēku ierobežotu un samazinātu pašu cilvēku. Jo ja mēs nedod Dievs samazināsim CO2, ja? Tad mēs paši aiziesim bojā daļēji. Jo CO2, ogliskābā gāze organismā ir vajadzīga. Bez viņas nenotiek bioloģiskie procesi. Jā, un viņas koncentrācija jābūt noteiktai. Te jau tikai skābeklis nav svarīgākais. Svarīgākais ir gaiss. Un gaisa koncentrācija, skābekļa koncentrācija organismā, ja? Kas, teiksim, rada noteiktus procesu spiedienus un tā tālāk, ja? Tur osmotiskas tā tālāk, kas, teiksim, nodrošina visu vielmaiņu un procesu, ja? Lai šūnas strādā un viss, ja? Cilvēki daudz lietas nesaprot, ja? Viņi pēkšņi, kā es kaut kur skatījos uz vienas paciņas, ja? Ka mēs lūk daram to un to, sulas pakas, ja? Mēs tur kaut kāda zaļā pēda, tur, kā viņš tur saucās, un mēs taisam visu no atjaunojumiem, ja? Mēs netaisam no sintētiskas, tur no naftas, mēs taisam no kokiem un tā tālāk, un līdz ar to saudzējam dabu un mazāk CO2 izmešu, ja? Bet koks taču ražo skābekli. Viņš patērē CO2. Likvidējot mežus, ja, mēs palielinām tieši to CO2, tāpēc, ka nav jau kas patērē viņu. Ja? Tad nevis rūpnīca problēma, bet tas, ka mēs esam visus mežus, visu zaļo dabu iznīcinām, tur lietus mežus, ja, Brazīlijā un tā tālāk. Ja? Bet tas nevienu neinteresē. Ja? Mēs rīkojam karus, mēs spridzinām, mēs lidojam ar lidmašīnām, tankiem un tā tālāk. Ja? Ārprāts, kas tur CO2 emisijas, ja? Kurš ir izņēmis licenci un atļauju, ja? Rūpnīca mums neļauj būvēt, govs fermu liek likvidēt, tur holandiešiem tur laikam bija pat kaut kāds 3000 plānos vai 3600 fermas jādētiem CO2. Lūk, ir tā afēra, ja? Ar karu var rīkot, bombardēt var visu noslaucīt, visu no zemes virsmas, ja? Var Palestīnu noslaucīt, ja? Var iemeniešus, var Lībijas, visu var darīt, ja? Tikai govs kūti nedrīkst celt un būvēt. Nu, lūk, ar to pārtiku tā ir. Jā, un ir stāsts par to, ka it kā esot pārtikas deficīts. Ja? Pārtikas deficīts. Bet tad mēs nezinām, ka 1/3 pārtikas tiek izmest ārā. Ja?
Ja būtu pārtikas deficīts vai poļu lauksaimnieku taisītu, teiksim, robežas ciet. Un tagad paņemam par to badu cietēju Āfriku, ja mēs tā paņemam. Ja. Visi tie kādreiz var paklausīties tos, kas, teiksim, tur piegādā humāno palīdzību un ir godīgi piegādātāji. Viņi saka, Āfrikai nevajag humāno palīdzību. Viņai vajag makšķeri iedot rokā. Ja? Bet ar humāno palīdzību mēs esam degradējuši, ka viņi vairs nezina, kā jāstrādā. Viņiem ir zemes, ko apstrādāt, un auglīgas zemes, un viņi var izaudzēt. Un viņi var izaudzēt vairāk nekā mēs Eiropā. Ne, nu tā tas ir. Un piemēru pievedīšu. Tā nebija mana zināšanas, bet es vienmēr, teiksim, tā kā, savāds pārbaudi, ja. Viens no ministriem savu laiku man to pateica, bet veselības ministrs. Tanī brīdī viņš bija. Viņš teica, Jāni, padomā vēsturē, kāpēc sākās tā Kleopatras, Antonija un Cēzara epopeja? Kas ir pa galveno iemeslu? Kāpēc sākās konflikts un karš? Kāpēc? Interesanti. Ēģipte nepiegādāja Eiropai graudus. Ēģipte nepiegādāja. Nevis kā tagad mēs... Tūkstnešu zeme. Nav viņa tūkstnešu Ne, es zeme. saku tūkstnešu zeme tagad. Jā. Jā, Ēģipte piegādāja. Mhm. Auglīgie Nīlas krasti, Jā. kas divas ražas gadā dod. Jā? To no vēstures atcer. Jā, un ko mēs esam tagad izdarījuši mērķiecīgi? Mēs mērķiecīgi esam iztaisījuši pa badu ielai viņu. Tāpēc, kad mēs saprotam, teiksim, Eiropu, ja, kolonizatori saprot, ja Āfrika dzīvos kā mēs, Zaļi. tad mēs dzīvosim kā viņi. Ja? Un tieši tāpēc, ka katrs grib dzīvot uz zaļa zara, un nevajag aizmirst tikai vienu lietu, kā ir izveidojušās visas Eiropas karaļinājumi, visas dinastijas un tā tālāk. Ja? Tie vērts valdu Šteinu palasīt. Ja? Tie visi bija bandīti, jūras laupītāji, slepkavas, izvarotāji, ja? Kuri brauca, iznīcināja zemes, tautas, sagrāba visu dabas bagātības un veda pie sevis un izveidoja savu kolonijas. Lielākā daļa Āfrikas viss bija kolonijas, Indija bija kolonija, Anglijā vēl tagad skaitās 5 kolonijas, ja? Tāpat ir Kanāda, Austrālija, Jaunzēlanda, kas tur vēl ir. Ja? Nu, lūk, Indija vairs nav. Ja? Viņi ir pieraduši dzīvot uz svešas mantas. Un viņi grib arī šodien dominēt. Ja? Dominēt. Un būt noteicēji par svešu mantu. Un viņiem nevajag konkurences. Ne lauksaimniecībā, ne rūpniecībā, ne ražošanā, nekur. Un ja mēs paskatāmies visus šos izcilos Eiropas Savienības apvienošanās, pievienošanās dokumentus, pēc tam viss, kas no tā sanāk, ja? Pēc tam tās mākslīgi radītās krīzes, kur uzreiz uzrādās Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka un tā tālāk, ja? Kur Godmanis, Repša un citi noslēdz vienošanos, ja? Kur iekšā ir šie punkti. Likvidēt visas cukurfabrikas, likvidēt visas rūpnīcas, visu ražošanu un pazemināt Latvijas tautas labklājības līmeni. Pazemināt. Un mēs visi varam redzēt, teiksim, Godmaņa izcilā pēdiņās darbību, ja? Kādā veidā, te es bišķi atkal sasaistīšu kopā ar suverēnu iekšējo, kurš, teiksim, cilvēks. Suverēns ir tas, kas uzņemās atbildību pats par sevi. Pats par sevi uzņemās atbildību. Viņam ir spēja sapratne, ja? Viņš zina, kāpēc to dara, ja? Pārliecība. Godmanis īsi pirms ekonomiskās krīzes, kuras laikā viņš bija ministru prezidents, mēnesi pirms uzstājās pirmajā ģimnāzijā. Es domāju, vēl tagad YouTube jūs varat atrast to ierakstu ģimnāzijā, kur viņš uzstājās. Un viņš stāstīja, kā jārīkojās gudrām valdībām un gudriem valdību vadītājiem ekonomikas krīzes laikā. Kādas kļūdas pieļauj dumjie, ja? Līdz ar to sagraujot savu ekonomiku. Un kā tev liekas, kā viņš rīkojās, kad krīze sākās? Kā gudrais vai kā dumjais? Tā kā viņš teica, kā nevajag rīkoties. Kā dumjais? Nu, ja. Tāpēc, ka viņam visu, kā bezatbildīgam vai paklausīgam
sistēmas cilvēkam nodiktēja, kā rīkoties Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Un tādā veidā, lūk, mēs tiekam verdzināti. Ja? Mums nav cilvēku atbildīgu par savām rīcībām un savām darbībām, kuri atbildētu. Godmans nav atbildējis ne pa vienu savu darbu. Repša nav atbildējis ne pa vienu savu darbu. Ne par to, ko viņi izdarīja ar Pareigs banku. Ja? Ne par to, ko pēc tam ar Citadeles banku viņi izdarīja. Ne par to, ko ar cukuru fabrikām. Un tagad mēs redzam labus skatus, teiksim, par to pašu VV. Ja? Un paskatieties vecos ierakstus par Rīgas vagonu rūpnicu. Labākie vilcieni. Ar 200 km/h jau 70. gados gāja vilcieni, ja, pa plašajām Padomju Savienības ceļiem, dzelzceļiem. Ja? Un kādi no alumīnija, un kādi viņi bija, teiksim, cik stingras konstrukcijas, un kādi tur nenonēcam uz šodien iet. Ja? Pēc cik gadiem? 50. Ar tāds bija kaut kāds, kur vispār nekad nav strādājuši pie vilcieniem, ja, un pēkšņi atved, ja, un neviens te nestrādā. Un tas interesantākais, jā, tas ir temats, te ir bezgalīgi tā enerģētika vēl, ja, visa tautsaimniecība, tas viss ir tā sapīts kopā, ja, ka cilvēki vienkārši nesaprot, ja, ka mūs aplaupa mērtiecīgi soli pa solim, ja, Latvija tiek novesta līdz situācijai, ka mums nepiederēs nekas. Vienkārši. Tas ir, kādam liekas, ka tas ir vēl tālu uz priekšu, ja? Bet tā līnija jau ir novilkta. 2030. gads. Kā tev liekas, priekš kam tādas aizņēmumus viņam valdība? Ja? Praktiski tie ir neatmaksājami. Ja? Es zvejam jau teicu, bet arī atkārtošos šeit. Tā pati Steinbuka, ja, vienā no pārraidēm teica, ka ir nepareizi izpratne tur tādiem kā tiem opozīcijai, Šlesaram un citu, un Kristopānam, ja, ka viņi saka, ka mūsu valsts tiek ievilkta milzīgos neatmaksājumos parādos, ja, un ka, un tā tālāk, ka mēs nespēsim atmaksāt, un bērnu, ka tas nesot nekas. Un viņas vienīgais arguments kā ekonomists, ja, Briseles pakalpiņa, ja, ka visām valstīm tas ir parādi. Un citām ir lielāka nekā Latvijai. Ja? Un te es toreiz pievedu tādu piemēru no Zeļenska paša filmas, ja, Slugana Roda, ja, kur viņš sevi precīzi nospēlēja. Šodienā viņš nospēlēja. Un viņš nospēlēja to scenāriju līdz beigām, līdz Ukrainas pilnīgam sabrukumam un sadalīšanai. Tātad viņš jau to visu paredzēja iepriekš. Ja? Un nevajag stāstīt, ka tas ir Krievijas pirks. Tātad Ukrainas prezidents pats to visu jau režisējas un skatāties. Ja? Bet tur ir viens tāds interesants vieta, ja? Kur viņš stāsta, kāds viņš būs varens prezidents Ukrainas. Ja? Un kā viņš izvedīs Ukrainu no krīzes, attīstīs rūpniecību, tautsaimniecību, visu. Ja? Un tur tā sēž komanda un saka, nē, jūs to nedarīsiet. Tāpēc, ka mēs visu vadām. Viņš saka, bet es taču esmu mūsu suverēna valsts un tā tālāk. Mēs lemjam paši savu likteni. Es saku, jūs esat tik suverēni, cik jūs parādi pret mums. Sākumā parādus, pēc tam arī lemjat. Ja? Un lai tu to parādu nevarētu atdot, tev arī dod viņu. Un tad, kad tu gribēsi paprasīt atpakaļ, tad tev arī pareizinās ar nulli, ja? Bet pirms tam tu pildīsi visu, ko tev parāda devēji teikuši. Un tu iznīcināsi visu rūpniecību, tu iznīcināsi visu tautu, tu iznīcināsi visu, tu atdosi savu valsti, savu suverēnu, visu. Un atgriezīsimies atpakaļ senajā Ēģiptē, kur bija vergturu iekārta. Jo viņa nekad nav mainījusies. Neviena sociālā iekārta nav izgājusi ārā no vergturu iekārtas, tikai mainījusies forma, kādā veidā tiek eksploatēts cilvēks. Tad viņš ar pātagu, tad viņš ar pīrāgu. Ja? Agrāk viņam nepiederēja nekas, ja? Tagad viņam saka, piedara viss. Ja? Viņš maksāja dzimbūšanā klaušas un viss gāja darbos un deva 10. tiesu baznīcā. Ja? Tagad tas viss ir caur nodokļiem sakārtots. Un tas, kas grib teikt, ka viņš ir suverēns, brīvs un neatkarīgs, atvainojos. Tu nevari darīt neko šajā demokrātijā, ja tu par viņu nemaksā. Tu nevari veikalā nopirkt nevienu produktu,
ja tu nesamaksā valstī nodokli, PVN. Tu nevari braukt ar transportu, tu nevari bērnus sūtīt un mācīties, tu nevari saņemt medicīnas pakalpojumus. Nekas absolūti šīs pasaules nav iespējams, ja tu nemaksā valstī nodokļus tam karalim. Tad Ēģiptē faraonam, tagad kādam tur, kurš savāc meslus no visām valstīm par to, ka mēs uzdrīkstamies vēl būt un saukties par neatkarīgām un suverenām. Jā. Nu, es tagad ar to, ko es gribēju, bet, tu daļai jau gribēju, bet tomēr, labi, es tā atkal saskatu tādu mazu cerību, maz tādu pozitīvu dzirstītu vienu, ja? Ja jau reiz mums tā grauj, runājot konkrēti par lauksaimniecību, ja? Ja reiz tā grauj, un tā tad pret no visa stāstītā un jau agrāk zināmā man un dzirdētā, un tagad, kas viss kā notiek, ka, viņu grauj tā tad cīnās pret to. Faktiski cīnās pret lauksaimniecības attīstību. Faktiski. Vienkārši likvidē konkurenci. Jā, bet tā tad, kur tas pozitīvais mazā dzirstīt? Tā tad faktiski kaut kas mēs te esam. Kaut tā tad tas potenciāls ir ko iznīcināt. Ir ko iznīcināt. Jā, protams, tāpēc, kad, skaties, teiksim, to cik gribi censties iznīcināt nezāles, ja? Viņas augs un augs. To arī visu zemi noliet ar Roundupu, ja? Bet pēc pāris gadiem atkal viņas augs, ja? Nākošā lieta, tā ir tā pesimistiskā, diezīgs mīnus, ja? Tad priekš kam to visu darīt? Atmetam ar roku un, labi, lai notiek. Nevajag, nedarīsim. Lai viņi baro mūs. Un te es nonāku pie viens tāds interesants sentences, kur saistīts faktiski ir ar partiju vienu, ja? Es arī darbojos, ja? Partijas sauklis ir sekojošs. Par sociāli taisnīgu un latvisku Latviju. Ja? Tā. Un tad es iedomājos, faktiski tur tā, ka vajag tajā kaut vai pašā tajā sauklī iedomāties, ja? Tur, te ir, protams, jāsaprot, ko nozīmē sociāli taisnīgs, ko nozīmē latvisks, un es tur tajā procesā visā pārējā nebet galā. Kādu bildu uzzīmēt varētu Latviju, ja? Tur. Faktiski, šāds te sauklis ir, mums jau te nemitīgi uz to jau iet, ja, tur, un viņš tiek īstenot, viņi arī nemaz nav tik grūti. Valstiskā mērogā. Pavisam vienkārši. Sociāli taisnīgi mēs būsim visi, ja mēs atradīsimies, teiksim, vienā rezervātā vai geto. Zem zemes. Jā. Visi vienā. Vēl dzīvi, ja? Vēl dzīvi, bet vienā geto mēs būsim visi, ja? Kaut vai te ir, mums atved te putras katlu no rīta un vakarā. Par to putras katlu nedrīkst runāt, tas ir deputāts. Viņam tagad tādi iesalka. Labi, visi iedod tur kādu. Atvaino, Edgars. Tas nav nekā personīgi. Ja? Jā, nekā personīgi. Un kādu tur drēbes gabaliņu iedod, ja, mēs visi saņemam vienādi. Sociālā taisnīguma princips ir atrisināts. Kā Lībijā bija. Jā. Tālāk nākošais latviska, ak tu Dievs, tā kā es runājam latviski, jā, te mēs tajās kopienā jau visi runājam latviski, dziedam latviski un visu darām latviski. Latviešu valodā. Latviešu valodā, jā, visu darām latviešu valodā. Jautājums, jums Latviju vajag arī? Ok, mēs te apvelkam riņķī žogu, tā ir Latvija. Jūs tur visi esat sociāli taisnīgi, jūs esat latviski un jums ir Latvija. Tā, tas ir tā groteski ļoti uzzīmē šo te. Tāpēc jau ir šis te, tas jautājums par to, kas ir valsts un kas ir tautvaldība, visu no tā veidojot. Ja, es tur stāvu uzzīmē tādu nesmuku bildi, faktiski. Bet tā ir. Mums jau par to veido par šādu te sociāli taisnīgu sabiedrību. Tikai tas taisnīguma izpratne ir dažāda. Neredz. Jums nekas nebūs, bet jūs būsiet laimīgi. Kas tas ir? Jūs nākošajā dzīvē būsiet laimīgi vēl labāk, jā? Jā, bet labi, par šo te varbūt... Kāpēc neņem ārā, skaties, tad pirmais, jā? Tu nosauc, ka mums ir tāda partija, jā? Latvijā nav partija. Pagaid, nē, bet ļoti vienkārši pateikšu, tā ātri būs, Latvijā nav partija. Jo, ko nozīmē partija? Partija nozīmē to, ka viņai ir savs valstiskais, nevis valstiskais, bet, teiksim, var arī būt valstiskais, ja?
Viņai savs redzējums, kādai jābūt ir šai, nu, Sabiedrībai. šai sabiedrībai, ja, šai tautsaimniecības attīstībai, šai teritorijai, ja, ko mēs saucam par Latviju. Ja. Kāda ir tā mūsu nākotne, kāda ir mūsu attīstība? Ja. No, vienalga, kāda saukļi ir. Ja. Un tas nav vienkārši saukļu līmenī, ja, bet tas ir precīzi, teiksim, tā kā budžets, sauksim tā, izlikts ārā ar visu to, kā mēs strādāsim, kādi mums ir resursi, tas tā kā analīze, ja, kāda resursi, kā mēs būvēsim kādu rūpniecību, ja, kā mēs sev aizsargāsim, kādu izglītību, kā mēs viņu veidosim, ja, kā mēs atjaunosim savu kultūru, tradīcijas, parašus un tā tālāk. Tur runā par latvisko, ja, tātad mēs izzinām savu vēsturi dziļi, mēs griežamies pie Valda Šteina, viņa zināšanām, un viņš mums parāda, kas ir īsti latvietis, no kurienes mēs esam cēlušies, cik dziļi ir mūsu vēsture, no kādām tautām un tā tālāk mēs esam nākuši, ja, un visu pārējo. Un tad, teiksim, ja iznāk viena partija, ja, viņi uzliek savu redzējumu, ja, mēs paskatāmies, izstudējam, varbūt gadus studējam, ja, mēs atrodam sevi. Ja mums ir savas intereses, es tur makšķernieks, mednieks, es tur mediķis, es tur celtnieks, ja, un tā tālāk. Mēs visi sev redzam, mēs redzam, kāda tās attiecības, kādas kārtība, ja. Un tad mēs izvēlamies savu modeli, mēs modeli izvēlamies un par to modeli balsojam. Šobrīd mēs varam tikai mēģināt sakārtot kaut kādus savus dzīves detaļus, sautīgi, ja. Man pietrūks naudas manā maciņā vai budžetā, ja? Man kāds ir kaut ko atņēmis, es prasu, dodiet man. Pensionāram atņēma, dod pensionāram, mediķim atņēma, dod mediķim un tā tālāk, ja? Uz kā rēķina. Es varu izvilkt 4 gadus, ja? Pieņemsim, nu kā deputāts, ja? 4 gadus. Es vienam atņemu, iedod otram, ja? Jā, es solīju tev, bet viņam nesolīju. Nu, manā programmā tu nevari ieraudzīt, ka es tur solīju tam. Es solīju. Ja? Kaut gan beidzamās vēlēšanas mēs redzam, ka vispār neviens solījums netiek pildīts. Viņi sapratuši, ka vispārībā var nepildīt. Ja? Tāpēc, ka viņi ir pārgājuši uz ieganstu politiku. Ja? Viņiem tur no augšas iedod ieganstu, karš, Putins, vēl. Un viss. Man ir caurēji, kāpēc? Tāpēc, ka ir Putins. Ja? Man jālieto zāles, tāpēc, ka ir Putins. Ja? Kāpēc mēs paņemsim jums naudu nost? Tāpēc, kad ir karš un tā tālāk. Ja? Tas ir karš starp tevi starp mums un viņiem? Nē, tas ir svešs karš, bet mums vajag. Tāpēc, ka nākošais būs pret mums, kurš to teicis. Nav svarīgi, dodat. Ja? Un tad mēs, teiksim, ņemam un atdodam. Mēs vairs nerēķinam galvā, mums pazūd visa loģika, viss saprāts, ja? Kritiskā domāšana, viss mums pazūd. Ja? Mēs pat neredzam, ka mēs esam tā kā apmēram pēlē ar zobu bakstāmo, ja, un pret lāci, un, teiksim, 100 spēles izrādās, lāci varbūt uzvarēs ar zobu bakstāmo, ja, un sabakstīsim, ja, un, mēs esam ļoti drosmīgi, ja, bet, tur ķepas spiediens, un mēs esam pagalam, ja, teiksim, tā, bet, mēs, kā Kariņš aizsargās visu Eiropu, teiksim, mūsu Latvijas armija, tur 6500, ja, tur aizsargās, ja, lūk, un nav mums tās partijas un nav mums tā redzējuma, un līdz ar to, ja mēs runājam par tiem rezervātiem, ja, tad mēs jau dzīvojam savā rezervātā, ja, teiksim, domāju, tas mūsu ķermenis ir rezervāts, ja, ja mēs garīgi neizlaužamies no viņa ārā, ja, mēs jau esam tur iekšā, un galu galā jau ir tā, teiksim, tā ielīdīšu tādā smalkās matērijās, ja. Mēs atražojam visu, kas esam mēs garīgi apkārt sev. Ja mūsu apkārt ir karš, tad arī mūsos iekšā ir karš. Ja mūsos apkārt ir nelaimes, sāpes un bēdas, tad tās ir mūsos iekšā, ja. Ja mūsu apkārt dzīvo laimīgi cilvēki, ja, attīstīti un tā tālāk, ja, garīgi, tad mēs esam tādi, apkārt smaidīgi, ja, tad mēs esam smaidīgi. Tad mums jāpārstāj dziedāt Dievs svētī Latviju, viņš nesvētīs Latviju. Kamēr pats cilvēks nesāks mīlēt sevi nevis neieredzēt citus, bet sevi nemīlēs. Ja? Neviens tevi nesvētīs, jo Dievs svētī tikai tos, kas mīl sevi un savu tuvāko. Mēs meklējam visu laiku ienaidniekus visapkārt. Un mūsu mērķiecīgi rīda. Mūsu mērķiecīgi, tāpēc, ka pats svarīgākais 1000 gadus, lai pārvaldītu cilvēku, ir pārvaldīt viņa prātu. Jā. Redzam,
Te ir interesanti. Pirmkārt jau runājot par šo te lielo restartu, jā, šāva jā. deklarēto. Es piekrītu, vajadzīgs restarts, bet sevī. Tas ir tas pats, ko tu teici. Sevis Jā. restarts. Tas ir tas, jāsākt ar sevi. Mēs ļoti neieredzam to, ko mēs neieredzam sevī. Nu, jā. Un intuitīvi. Kā mēs tikai ieraugam kādā savu slikto īpašību, ja? Mums uzreiz rodās pret viņu tas kā pretestība, naids, viss, kas mums rodās. Bet, ja mēs saprotam šo formulu, ja? Tad ne jau tas cilvēks ir vainīgs. Ja? Tad šī ir mūsu problēma. Un kāds ir izveidojis to mehānismu tā, lai mēs apzinātos un saprastu. Teiksim, ir bērni. Tev bērni, ja? Es biju ļoti despotisks tēvs, ja? Bet arī pienāca tas brīdis, kad es sapratu, ja? Bet pārāk vēlu varbūt pienāca, ja? Ka es viņos redzēju sevi. Un es centos izdzīt no viņiem sevi ārā. Kas nav iespējams, jo viņi apdarina mani. Tāpēc jau viņš ir mans bērns. Viņa uzdevums ir attīstīties. Mums ir tie, kas mūs atšķir no dzīvnieku valsts, ja, ir fotoneironi, smadzeņu šūnas. Ja. Viņi tā kā kopē, mums ir viņu miljardu un vairāk, ja, un mēs spējam nokopēt citu darbības, ja, saprast, sajust, ja, un sajust arī viņu, bet mēs kopējam, ja, un līdz ar to mums, teiksim, tā kustība daudzveidība un dažādība un viss. Un mēs pārņemam citu sevi. Ja, kas mums apkārt ir. Izaugs citā vidē un būs pilnīgi cits cilvēks. Ja. Nu, lūk, bet tādā brīdī, ja tu pats sevi, tu, teiksim, tev ir parādīts, kas tu esi, tiec galā ar sevi, un tas vislabākais audzināšanas metode. Izmaini sev un skaties, bērni arī mainās. Izmaini sev, viss apkārt sāk mainīties. Ja. Ja tu redzi visur zagļus, viena lieta tāda, ka tu viņu redzi, tu saproti to sistēmu. Ja tu nesaki, tev nevajag teikt, tas ir zaglis, bet tu vienkārši atmosko sistēmu, tu parādi, kā viņi darbojās. Ja? Katrs var nozagt, katrs var arī nezagt. Ja? Teiksim, viss ir atkarīgs no ētikas, morāls, viss principiem, pēc kādiem tu esi audzināts un kā tu, teiksim, saproti. Ja? Mums izstrādā likumus, kā mēs runājam sākumā, ja? Bet daudz vadās no nerakstītiem likumiem. Tur Arābu valstīs tu vari atstāt maku uz galdu ar visu naudu, atver vaļā. Neviens par klāt neķersies. Pat visnabadzīgākais neņems. Tāpēc, ka viņš to nedrīkst darīt. Pareizi tu jau teici, ka faktiski jau likumi jau tādai utopiskai sabiedrībai jāsaka. Tā gandrīz viņi nav vajadzīgi. Likumi domāt, lai pārvaldītu sabiedrību. Tikai lai pārvaldītu. Tāpēc, sauc kā vien saucos par dabas likumiem vai es nezinu, nerakstīta likuma, tie morāla ētika, ka tas ir vienkārši cilvēks nevar izdarīt lietas, ko viņš nevar, tāpēc, ka nevar izdarīt. Vēl jau tas trakākais ir tas, ka, teiksim, ko mēs tagad šobrīd pasaulē redzam, ja, kā es teicu sākumā, ja cilvēks grib būt suverēns un neatkarīgs, ja, un pats būt atbildīgs par sevi, par savu rīcību, par savu dzīvi, nevis par likteni. Tad tev ir tava dzīve, un tev nav jādomā par likteni. Vienkārši meklē, skaties, vēro, mācies, attīsti sevi, ja nemeklē starpniekus, darbojies. Ja? Starpnieku uzdevums vienmēr ir kaut kādā veidā tevi ietekmēt, lai tu tomēr lūgtu kādu palīdzību. Ja? Un tāpēc tie starpnieki jau vienmēr kritizē visu. Tas ir slikti, tas. Un cilvēkam, kuram nav sapratnes par procesiem, par sistēmām, ja? Viņš ātri iekļūst un kļūst neatkarīgs. Ja? Un tad ir apmēram tā kā, teiksim, ar ASV indiāņiem, Amerikas indiāņiem, ja? Kur bija ar savu kultūru, savām tradīcijām, savu morālu, ja? tīru sirdsapziņu un tā tālāk, ja? Viedi cilvēki, dabas bērni, ja? Un te atbrauc svežzemnieki, ja? Viņiem uzticējās kā sev. Un kas notika tālāk? Tagad viņi dzīvo rezervātos. Un visa viņa zeme ir atņemta. Ja?
Mums jāsaprot to, ja, var sapīt ar lauksaimniecību, kāpēc un kā, ar valstiskumu, kāpēc un kā, ja. Nevajag klausīties vārdos, lišķīgos. Vajag saprast saturu, ja. Un kā piemēru pievedīšu, ja. Teiksim, Krievija tāda, kāda viņi ir, ja. Mēs viņu īpaši neapspriedīsim, ja. Teiksim tā, nav pats labākais temats, bet ir divi varianti, ja. Krievija bija tāda, kāda viņa bija cariskajā laikā, ja. Un viņi gribēja pārveidot. Un viņi izdevās pārveidot. Un ko ieguva rezultātā? Kaut ko labāku? Asiņainu diktatūru. Ja? Tagad grib pārveidot. Ja? Un ko mēs iegūsim? Vēl trakāk kaut ko. Tad jāliek visi mierā. Katram ir jādzīvo savu dzīvi. Nevajag iejaukties otru cilvēku dzīvē. Ja? Nevajag mērķiecīgi meklēt naidu. Ja? Jo tas otrs cilvēks arī ir tāds pats kā tu. Ja? Bet, kāpēc es minēju to Ameriku, ja? Ka tomēr tautām, ja, ir jāsaprot, kādi procesi notiek. Ja es būtu krievs, vienkārši pasaku tā, ja es būtu krievs, ja, es uzticētos patreizējai varai, jo nekad krievs nebūs mīļš nevienai rietumu valstī. Nekad. Visu laiku rietumu valsts vēsturiski ir mēģinājušas karot un iznīcināt Krieviju un tikt pie viņas resursiem. Tas, ka tāds milzīgs impērija izveidojās, tas ir pārsteidzoši, ka viņi ir spējusi noturēties, ja? Jo tā ir milzīga daudznacionāla valsts, ja? Bet jebkura rietumu valsts, ASV, jebkurš, iespējams pat arī sabiedroti Ķīna vai kāds, gribētu viņu redzēt kā tādu rezervātu, kur viņi grāb ārā lāpstām visas 1000 elementus dažādus, kas tur ir iekšā, ja, visādi dabas resursi un tam līdzīgi, ja. Lai viņi būs izdevīgi tikai tad, kad tur nebūs vairs neviena Krieva un kad visā tā teritorija piederēs mums un mēs viņu varēsim izlaupīt. Ja aborigēnus Krievus tas apmierina, uz priekšu, necīnāties pa sevi. Ja? Mēs vienmēr cīnīsimies, lai iznīcinātu un sagrābtu šīs teritorijas, jo Eiropa nespēja izdzīvot, neaplaupot citus. Eiropa nespēja izdzīvot, tāpēc, ka, vēlreiz saku, Eiropa ir būvēta uz koloniālismu. Mēs esam pieraduši savu labklājību veidot uz citu tautu aplaupīšanas. Teiksim, šajā gadienā mēs paskatāmies, kāds ir Āfrikas kontinents lielākā daļa, ja? Bagātākais kontinents, ja? Un kāda esam mēs, kur ir nabadzīgākā kontinenta daļa, ja? Kā dzīvojam mēs vai rietumi vecie, ja? Un kā dzīvo viņi. Un nav svarīgi, kā katrs cilvēks dzīvo šodien. Vienalga, man, teiksim, pietiek. Un vispārsteidzošais, kas starp citu bija, kad Dūle, tad bija tie 1000 kilometri apkārt pasauli, vai kā viņš to saucās, tā pārēdi, ja? Un ka viņš toreiz, tagad viņš no Dūle, vai kaut kā viņš tur. Bet tas pārsteidzošais, ko viņš atnesa mums skatītājiem, bija tas, kā dzīvo Indijā zemākās kastas. Viņi ir laimīgi. Viņi ir slimi, kropļi, vēl kaut kā, bet viņi ir laimīgi. Kā viņi var būt laimīgi? Bet laime jau neslēpjas bagātībā. Ja? Tā kā te arī vajag atcerēties, ja mēs sākam kaut ko runāt, ja? Nabadzīgi, bet mīloši un budiņā, ja? Teiksim, svarīgākās jau ir mūsu emocijas, mūsu jūtas, tas, kas esam mēs, ja? Tieši, ja? Un izrādās, ka redz tur atkal tas garīguma moments, ja? Ka viņiem ir sava pasaules izpratne, sava esības izpratne, ja? Un ka viņi vienkārši dzīvo šodien laimīgi tādi, kā viņi ir, jo zina, ka viņi nākošajā dzīvē, ja? Bet tāpēc viņš nepārmet un nezog un nelaupa, tāpēc, ka viņam tā ir vienīgā dzīve, ja? Kā kristiešiem, ja? Un ja tev tā ir vienīgā, protams, ka tev ir jāpārēdās, tev ir jāpārmīl visas sievietes, ja, tev jāsavāc visi pasaules labumi, ja, jo nākošajā jau nekas tur nebūs. Ja. Un starp citu, man atmiņā ir tāds baigi interesants tāds pastāsts, ja, par Maķedonijas Aleksandru, ja, kaut gan arī redzēt, kā
Maķedonijas Aleksandrs, kāds izcils karavadons, nu, bandīts, slepkava, ja? Un mēs kaut kādus slepkavus mēģinām glorificēt, ja? Lai glorificētu vispārībā iekarotājus, ja? Laupītājus, ja? Tas atkal tāds atsevišķs stāsts, bet kad viņš ar Diogēnu satikās, tad pastāsta, ka viņš satikās ar Diogēnu. Diogēns bija tur filosofs un gulēja mucā, pliks, ja? Un neviens pat nevar pateikt, vai viņš tur bija zilais, vai viņš nebija, ja? Bet nu tā. Un tad, kad devās tas Maķedonijas Aleksandrs uz Persiju iekarot, ja, tad viņš tur kaut par ceļām bija tā kā dzirdējis un iebrauc pie viņu un skatījās, un laimīgs cilvēks. Viņš norūpējies, Maķedonijas Aleksandrs, ja, un viņš saka, kā es gribētu dzīvot tāpat kā tu un būt tikpat laimīgs un dzīves priecīgs un visu, un man nekā nav un viss. Tā nav problēma, meklē vēl vienu mucu, ja, ģerbies ārā un dzīvo un filozofē. Viņš saka, nē, viņš saka, man vēl jāiekaro Persija. Nu, tad, kad es iekarošu, tad gan laikam pietiks, un tad es atgriezīšos atpakaļ. Mucā pie tevis. Padzīvošu kādu laiku pie tevis. Viņš teica, nē, tu neatgriezīsies. Jo cilvēkam, kam nepietiek, viņam nekad nepietiks. Ja? Jo bagātība, tas nebija no pastāsts, bet ir tāds atkal vienkārši replika. Ja? Kas ir bagātība? Tas ir bagātība. Un cik tu pats jūties bagāts? Nē, bagātība ir tad, kad pietiek. Nu jā, bet cik tu pats jūties? Ja tev ir 5 eiro, Jā, man un tev pietiek, tas ir bagāts. Un bija stāsts, ko es bērniem rādīju. Tur 180 miljonu vai cik, pazaudēja 30, metā zem vilcienu pašnāvību 80 gadīgs vecs. Viņam vēl miljonu, ja, bet viņš ir nabaks. Un tagad tas stāsts tāds, kad aizgāja tas Maķedonijas Aleksandrs aizgāja uz karu, krita. Un izrādās, ka reālajā dzīvē viņi abi nomiruši ar nelielu atstarpa laiku dienu. Ja? Tur viens laikam no slimības, otrs arī, tur karā. Un, kā jau tiem grieķiem tur vai kā tur tie pastāstīja, kad tur dodās pie Sikhu, kas tā pa upi, tur uz tā aizkapu valsti, ja? Un tagad iet pa priekšu Maķedonijas Aleksandrs, jo viņš ir kā pirmais mira, un viņš darīja muguras soļus. Viņš tagad apgriežās un ierauga Diogēns nāk. Viņš saka, atkal karalis ar ubagu satiekās. Ja? Viņš saka, jā. Tikai tagad karalis vairs nav karalis un ubags vairs nav ubags. Otrādi visi. Viņš saka, kā? Viņš saka, redz, viņš saka, nekas no tā, par ko tu cīnījies un karoji, tev nav līdzi. Man ir viss, kas man piederēja. Viss tāds atstāsts. Tā kā tā tas jau ir faktiski, jo te jau tā visa viss liekas tajā apziņā. Ja? Kā mēs esam audzināti, kā mēs saprotam? Jā, bet tā jau tā apziņa, tā viņa, es tā uzskatu, tā viņa ir izaugusi, ja, tur es varu pateikt, cik man ir, man pietiek ar to, kas man ir. Jā, var jau gribēt nesko, ja? Redz, kā, teiksim, mums ir pirmatnēji instinkti, ja? Un dzīvniekiem ir pirmatnēji instinkti, ja? Bet mums ir iedots arī kaut kāds, zināmā mērā, arī dzīvai dabai ir saprāts, un to var pierādīt. Ja? Bet mums ir iedots kaut kāds lielāks saprāts un lielāks iespējas pieļauj. Ja? Un mums ir iespējas sākt pārvaldīt savus instinktus. Lūk, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Dzīvnieks 100% pakļaujās instinktiem, bet mēs varam sākt pārvaldīt viņus un kļūt daudz attīstītāki, ja, teiksim, šajā garīgajā plānā. Dzīvnieks, ja viņš ir sajūtas badu, viņš vienmēr mēģinās atņemt otram, viņš vienmēr mēģinās lieko dabūt, lieko norakt. Ja? Cilvēks arī dara tāpatās, bet viņš var saprast, ka tas ir tikai instinkts. Kad tev vajadzīgs kaut kas cits, ir kaut kāda cita pasaule, ja? Kurā, teiksim, ir daudz vairāk. Te ir interesants tāds temats, ja? Nezinu, vai vērt viņam tā kā pieķerties, ja? Bet, es stāstīju, ja, ka gadu 1000, tas bija tāda maza replika, ka gadu 1000 laikā, ja, vairāk 1000 gadu laikā, vienīgais veids, kā atrast bija, kā pārvaldīt cilvēku, bija radīt kontroli pār viņu prātu, bet vienīgais kontrolas mehānisms pār prātu ir kas? Bailes. Jā, ļoti vienkārši. Tātad rada cilvēkā bailes, ja? Un arī tagad, ja, teiksim, ja mēs paskatāmies visi šie kari, šie vīrusi un tā tālāk, ja, tie mērķiecīgi kultivēti, ja, lai radītu mūsos bailes, lai mēs, teiksim, nespētu
vispār iziet no savu prātu ārā. Jo cilvēks ir uzbūvēts, ja mēs tā padomājam, ja, gluži kā es teicu, ka mēs atrožojam sevi, ja, tas ir tā kā hologrāfija. Ja kāds grib, teiksim, dziļāk uzzināt, atrodiet hologrāfiskais visums grāmatu. Šausmīgi interesanti. Jau ļoti interesanti, ja tikai jūs viņu sapratīsiet. Ja? Bet būtībā te ir tas princips, ka mēs atražojam savu garīgumu, tātad to, kas mums ir iekšā, ja, teiksim, ir kaut kādi dažādi līmeņi, ja, un mēs kaut ko mēs redzam sev uz sevis un savā ķermenī, kaut ko mēs redzam jau aiz sevis, un tālāk cilvēkos, kas ir mūsu apkārt, kas mums ir apkārt, ja, vai bērni un tā tālāk. Nu, lūk, tagad tā būs bišķiņ jāizgriež, manas domas tā kā aizskrēja bišķiņ pa priekšu, ja, par hologrāfiju. Tātad tūkstošiem gadu centās pakļaut to prātu, ja, un bailes, ja, un kad paskatāmies tā kā reliģija, ja, un viss īstenībā ir būvēts pēc šīs reliģijas principa, viss arī sabiedrības nākošie modeļi, ja. Tad tev ir bailes no elles, Bīsties Dieva. Un reku tev ir paradīze, ja. Un tātad dzīvo šo dzīvi, ja, savādāk pēc sliktas dzīves, tu nonāks ellē, ja. Un ellē tu degsi liesmās, būs ciešanas, sāpes, moks un tā tālāk, viss, ja. Un lūk, tavu dzīvību, dvēseli un vispārējais, ja. Un tad, teiksim, mēs daudziem saviem citreiz provocējam, citreiz vienkārši, lai tā, apskaidrot kaut ko. Es uzdodu jautājumu, kur ir tā elle? Un kur tā paradīze? Jūs zināt, kas ir Dievs? Jūs zināt, kas ir velns un tā tālāk? Ja? Jūs zināt, kas tā tāda dzīvība? Un lielākā daļa uz šo nevar atbildēt. Tas nav iespējams atbildēt, neviens nezina. Bet ja mēs sākam meklēt atbildes, ja mēs griežamies pie savu saprātu un sākam vērot procesus un vispārējo, mēs atbildes ļoti, ļoti ātri atrodam. Ja? Un atrodam, ap citu, tad ir pašā reliģijā. Ja? Tikai tur ir viss sagriezts ar kājām gaisā. Jo, lūk, mūsu tātad dvēsele, ja? Viņiem saucās psihos, dzīvība. Dvēsele, psihos, dzīvība, psihiatrs, dzīvības ārstētājs. Dzīvību viņš nemāk radīt, bet ārstēt viņš viņu māk. Ja? Saprot, joku, ja? Lūk. Tālāk, kad uzdod jautājumu, kas tas tāds gars jums ir? Gars, ja? Un tad viņš saka, gars, tas teoloģis, Dieva daļa cilvēkam. Tad, daļa? Tad, ja mēs visas daļas saliekam kopā, mēs iegūstam ko? Mēs iegūstam Dievu. Jā, mēs iegūstam Dievu. Tad viss dzīvais, ja, kas patērē skābekli, visu un tā tālāk, vai arī planētas, ja, arī visumi, arī kosmos, viss kopā, ja mēs, teiksim, paskatāmies hologrāfiski, tas veido cilvēku. Visi procesi, šūnu dalīšanās, neironu saites un tā tālāk, ja, un katrā cilvēkā, katrā šūnā, ja mēs, teiksim, paskatāmies, ir praktiski viss tas pats, ko mēs redzam apkārt sev. Tad tā darbojās hologrāfija. Ja? Tas nozīmē, ka mēs tam kopiju uz cilvēka austs, ir cilvēka attēls, uz cilvēka radvenes ir cilvēku, uz sejas ir, uz plaukstām, uz visu. Ja? Tad hologrāfija ir visur. Mēs esam visur, un mūsos ir viss iekšā. Ja? Lūk, tad Dievs ir tas, kas mēs esam kopā. Dzīvība. Tad ir tāda vēsele, ja? Kur ir Dievs, kur ir elle? Kur ir elle? Kur ir velns? Ja? Un tad mēs griežamies pie tās vienas jautājuma, kā tad tur Bībelē bija? Dievs paņēma un iepūta dzīvību cilvēkā. Ja? Iepūta. Ja? Mēs tagad skatāmies, ir mākslīgais intelekts. Viņš tiek veidots pēc šī paša principa. Ja? Tad mēs atražojam atkal sevi, atražojam šos procesus. Ja? Un elle ir matērija. Elle ir matērija. Ātri zūdošā. Tā, kas rada mūsu ciešanas. Paskaties spogulī un paskaties bildēs, kāds tu biji 50 gadu atpakaļ. 40, 30. Paskaties uz meitenēm. Kāds ir viņas 80 gadu vecumā un kāds viņa bija 17.
un tu sēdi un cieti, ja, ka tu, teiksim, lūk, viņa bija tāda skaistula, ja, tur Sofija Lorēna, Brigitte Bardot, ja, un kādas viņas ir tagad, ja. Kādas bija mājas, un kādas tagad tavs senču mājas, un kuri tavi senči, ja, un tā tālāk, ja. Un tas mums rada ciešanas, tas mums rada sāpes. Elle ir mūsu dzīve šeit. Ko mācītāji pateikuši, ja tu gadienā tā, tad tu nokļūsi ellē. Un īstenībā viņiem ir taisnība. Zini kāda taisnība? Tāpēc, ka tagad tu pastudēji tālāk austrumniekus un visu, ja? Izrādās viņu mērķis ir nodzīvot tā un tikt vaļā no savas karmas saucamās, ja? Tiem darbiem sliktajiem, ja? Tie pat nav sliktie darbi, bet tie ir darbi, kas tev liek atgriezties atpakaļ nākošajā dzīvē. Kas tev piesaista tavu garu un dvēseli šai matērijai, ja? Kur liek atgriezties atpakaļ. Tāpēc, ka ir kaut kāds uzdevums, kas ir, teiksim, uzdots, kas ir jāveic. Ja? To viņi, teiksim, es izdarīju nepareizi. Un tu griezies atpakaļ, lai izpildītu. Viņu mērķis ir, ja, nokļūt tādā līmenī, kad viņš vairs neatgriežas atpakaļ. Bet mēs gribam atgriezties atpakaļ. Mums patīk šīs ciešanas. Neviens negrib no viņas iet projām. Ja? Un tā matērija ir tāda, kas piesaista mūsu uzmanību vairāk nekā gars. Un tas ir tas traģiskākais. Tāpēc, kad es tev iekniepšu, tu jutīsi, ja? Kad tev iekšējā balss pateiks priekšā kaut ko izdarīt, ja? Ka šodien tev jādara, ja? To tu pat vari nesadzirdēt. Bet tagad cilvēks, kas ir meditācija, ja? Es aizgājām vispār bez šķērsām, ja? Bet lūk, meditācija ir pieslēgšanās šim informācijas avotam un spēja sadzirdēt. Tu vari uzdot jautājumu un tu vari saņemt atbildi. Neuzreiz, ja? Varbūt pēc laika, pirms tam jātīrās, jāizpild kaut kādi neizpildītie darbi un tā tālāk, ja? Bet tā ir spēja pieslēgties informācijas avotam, kurš tev pasaka priekšā, kad tev jāsaka, kas sen tev zināja. Tāpēc mēs, teiksim, kāpēc to ieķēri, ja? Atkal, teiksim, mūsu senči, sentēvi, viedās, gudrība, viedums un tā tālāk, viss, ko viņi ieguva, iepazīstot dabu, dzīvojot dabā, vērojot, kad viņam nebija televizori, ka viņam nebija televizoru vietā, viņam nācās vērot dabu. Un viņš redzēja, kas notiek, kādi procesi. Un viņš saprata likumsakarības, un viņš vēroja un saprata, ka viņš var ietekmēt viņas varam dabas procesus, ja. Ļoti interesanti bija buļķa pārraide, ja, jau nelaicis buļķis laikam ir, ja, ar doktoru Kļavu, ja. Un tur arī lūk, bija pa tām zīmēm, ka viņas darbojās. Tās nav vienkārši zīmes Latviju un mūsu senči un tā tālāk, kas ir visā pasaulē, visur viņas atrast var vienādas. Tās ir atslēgas. Tikai mēs nezinām, kā darbināt. Es dažus zinu. Ja? Šeit neteikšu. Tas ir individuāli. Ja? Teiksim, tas ir individuāli. Ja, bet es sapratu, ka es viņus varu darbināt tikai pēc tam, kad es sapratu, ka es neesmu nojūcies prātā, ka tas tiešām tā ir. Kad buļķis pēkšņi pasaka, jā, mūsu senči zināja, kā tās zīmes darbināt un kā kaut kādas procesus ietekmēt. Manējā paziņa zina, ka es to varu izdarīt, jā. Lūk, bet tas ir arī, ka tu sāc meklēt. Sāc interesēties, pētīt. Tu izēj no sevis ārā, sāc ticēt brīnumiem, un brīnumu nav pasaulē. Ir tikai nezināšanas. Kā tu saproti kaut ko, brīnums pazūd. Kā tu saproti? Un lūk, te ir tas stāsts, jo vairāk mēs saprotam, jo mazāk brīnumu pazūd, ja? Bet, lai tev turētu prātā, brīnumu pazūd. Bet, lai tev turētu prātā, tev jārada ilūzija pa brīnumiem. Bet, un tepat arī paralēlis velku ar šo tātad bailes, ja, kas ietekmē. Lai turētu bailēs. Turētu bailes un baidās visvairāk no nezināmo. Pilnīgi. Skaties, precīzi piemērs, ja? Kad tev ir nezināmais, ja, ir paralizēta rīcība. Iedomājamies, teiksim tā, kaut kur uzteikšu snaipers, ja, un tev vienkārši saka tā, ej, un tev viņš ir jānovāc. Ja? Tu pat nezini, kur viņš ir. Kā tu vari pārvietoties? Kā tu pārvietosies, nezinot, kur viņš atrodas? Ja? Tevī būs bailes un panisks bailes. Bet tagad tev pasaka, kur viņš ir.
Un tu izpēti kārti, izpēti apstākļus, visas iespējamās varbūtības un tā tālāk, un tu rīkojies. Tev ir nedrošība, bet tev jau vairs nav tāda paniska, tāpēc, ka tu saproti, ka tev ir arī priekšrocība. Pirmkārt, tu zini, kad jau viņš ir tur, bet viņš nezina, kur tu esi. Un viņš nezina, ka tu zini. Jā, un viņš nezina, ka tu zini, ja, un tu vari rīkoties. Lūk, un tā darbojās šis mehānisms, ja, ka jau vairāk tev neziņas, jo vairāk tev ir baiļu. Un tas, kas ir izglītības sistēma pamatā šobrīd pasaulē visi, ja, ir radīt pēc iespējas vairāk robotus, teiksim, ar kaut kādām tādām nevajadzīgām, pat ne fundamentālām zināšanām, kuras tev dzīvē kā nebūs vajadzīgas, noslēpjot reālo izglītību. Zini, kā senos laikos iegūt cilvēku izglītību? Un tas būs pats lielākais paradoks, teiksim, Indijā, ja? Indijas augstskola. Pie mums kā augstskolā būs, ja? Atnāks pasniedzējs, turēs rokā savu uzrakstīto grāmatu, lasīs priekšā, un tev jāpieraksta, ja? Un pēc tam jāiemācās no galvas, ja? Un tu esi iegūst zināšanas, ja? Bet kas saraksta visas grāmatas? Cilvēki. No kurienes viņam rodās zināšanas? No citiem cilvēkiem. Nē. Viņam rodās zināšanas kaut kur atnāk. Nu tas, jā. Jā. Bet viņš Un ir tagad- apgūst un tagad- zināšanu izglītības vai izglītošanās procesā, viņš izmanto citu cilvēku zināšanas. Jā, bet, teiksim, visas, teiksim, austrumu gudrie, ja? Viņš tur, teiksim, līdz kaut kādam noteiktam laikam kaut kur dzīvo, rada bērnus, ja tur visu, un pēc tam viņš tur aiziet kaut kur, beidzos senos laikos, aiziet kalnos, nodzīvo tur 20, 30, 40 gadus, atnāk, halā nodzīvojas, pieņemsim, ja? Un dalās ar zināšanām. Jā, no kurienes. Un biblioteka bija kaut kāda tur, ja? Un lūk, tā augstskola Indijas bija šādi pat ienāk pasniedzējs. Temats tāds, atrodiet atbildi. Un auditorija meditē. Un tad viena atklāsme, otru, viņi saliek visu lēnām kopā, un lūk, ir atbildi. Un viņi iemācās procesu, kā nonākt pie informācijas avota un saņemt atbildi. Nevis no starpnieka, bet viņi pat tiešo saņem. Ja? Lūk, tā tas process. Nu, lai šis process nenotiktu, viņš tika noslēpts. 1000 gadu vairāk atpakaļ, teiksim, noslēpts. Ja, izdomā. Viņš tiek noslēpts caur reliģijām. Jo lielākā daļa reliģija, ja, šo procesu slēp. Tāpēc, ka viņu uzdevums reliģija ir pārvaldīt par tevi, būt starpniekam, kā es jau tur teicu. Ja? Starp cilvēku un Dievu. Ja Dievs mūsos ir iekšā. Tā gars, tā Dieva daļa. Tas gars jau ir runājot patiešām ar mums. Un tu ej, teiksim, kādreiz liekas tā, ej pa ielu, ja? Un tev iekšā ir balss, stop, tu apstājies, un tev ledus gabals nokrīt. Kas tev pateica? Tu tur ielūsti 6-7 gados iekšā āliņģī, ja? Un nesaproti, kā, nemākot peldēt, tev kāds stāsta priekšā visu, kas tev jāizdara, un tu izlien ārā. Ja? Un tā katrs cilvēks var atcerēties savu dzīvi un saprast, ka nevis viņš ir unikāls, ja? Bet viņš ir tieši tāds, kā ir cilvēks. Un viņā ir iekšā šis gars, kurš viņam palīdz no rīta līdz vakaram. Tikai pateicoties te savai ellei, matērijai, savam lepnībām un iedomībām un visam pārējiem instinktiem un vēl kaut kas sāk dominēt pār mums, ja? Mēs viņu vienkārši nedzirdam. Mēs nepārtraukti viņu nedzirdam. Un pats sliktākais, ka mēs nekad viņam nesakam paldies. Un tādā brīdī, ka mēs nepasakam paldies, ja, viņam, bet viņš ir tāds ļoti pacietīgs un gudrs. Viņš tā sāk veidot to mūsu dzīvi tā, lai mēs paši nonāktu tādā situācijā kā viņš un paši izbaudītu absolūti visu to, ko viņš izbaudīs attiecībā no mums. Paldies! Šai reizei viss, bet turpinājums sekos.